Labdien! Programma 21. gadsimta latvietis. Šodien mēģināsim atspēkot to pieņēmumu, ka latvieši ir labi darbinieki pasaulē, bet ne darba devēji. Ka mēs lūk esam tādi, kuriem pietrūkst uzņēmējdarbības gēns, jo varbūt taisnība ir statistikai, ka Latvijā uzņēmēju procents ir mazliet zemāks nekā pasaulē vidēji uz iedzīvotāju skaitu rēķinot, taču tiklīdz runa ir par citur pasaulē dzīvojušiem latviešiem, viss ir kārtībā, mēs esam gan uzņēmīgi. Šodien raidījumā. Bankrots jums vēl nedraud. Anglijā šeit ir viss vienkāršāk. Berlīna pie tam ir tikai viens no mazajiem tirgiem Vācijā. Britiem ļoti garšo. Uzņēmējdarbības gars nekūsā. Traki dārgi, bet zaļi. Studijā ar mani žurnālists Tānis Vogusto šodien ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš. Labdien! Vai jūs esat mērījuši to mūsu uzņēmēju darbības gēna trūkumu vai varbūt pārpilnību? Tas droši vien vairāk zinātniekiem jāmēra, kā tur ir, bet tas, ko mēs šobrīd redzam, un pilnīgi precīzi mēs varam apskatīties, tas ir jaunu uzņēmumu skaita dinamika uzņēmuma reģistrā, un kas priecē, tad faktiski krīze īstenībā ir bijis ļoti labs stimuls jaunam uzņēmējdarbības param, un kas tiešām ļoti labi, tad daudzi cilvēki, kas varbūt apstākļu spiesti palika bez darba, sāka gudrot, ko nu tālāk darīt, īstenībā ir pievērsušies paši biznesam un paši tagad sevi ir darba devēji. Tā kā krīze, es pat teiktu, jā, viņa ir skarba bijusi gana, bet es pat teiktu, ka daudzos gadījumos ļoti veselīgi priekš Latvijas. Es varētu jums tikai laikam papildināt jūs teikto, jo jāteic tie cilvēki, kas jau gandrīz 10 gadi nodzīvojuši tās augtajā ekonomiskajā trimdā, kaut kur rietumos, Īrijā, Anglijā un citās valstīs, varētu teikt arī ir daudz ko varējuši pārvērtēt savā dzīvē. Viņiem ir uzkrāta pieredze, starta kapitāls. Paši pēdējos gados tiešām arvien vairāk uzsāk savu mazo biznesu. Piemēram, taksometru kompānijas, kuras dispečeri patiesībā sēž Rīgā, bet latviešu taksists strādā Parīzē un Britu salās. Arī kāda beķereja, veikaliņš, pat Latvijas koka māju eksports un uzstādīšana Anglijā. Vienmēr sakot, te visās biznesa nozarēs Anglijā nesen dzimušiem uzņēmumiem ir latviešu izcelsmes īpašnieki un darbinieki, bet jau arvien biežāk latviešu īpašnieki darbā pieņem angļus, kas arī ir viens tāds laikmeta paradoks. Un te lūk mūsu pirmais diezgan tipiskais stāsts par latviešiem Britu salās. Mana kolēģi Paula Gulbinska sazinājās ar friziermeistari Elitu Rami. Viņa dzīvojusi un mācījusies, protams, Latvijā, bijusi darba ņēmējs pie citiem. Tad aizceļojusi uz Lielbritāniju un sadūšojusies pirms gada paņemt kredītu, nokārtot visas formalitātes un atvērt pati savu skaistumkopšanas salonu. Sākumā es sazinājos ar cilvēku, kurš izīrēja diezgan plašas telpas. Man tas ieinteresēja, un tā kā es jau biju reģistrējusies kā pašnodarbinātā, angliski tas ir self-employed, padomāju, kāpēc nepamēģināt, un sāku strādāt kā friziera salonā, un paņēmu arī līdzi sev masierīti un manikīrīti, tā kā mēs bijām trietā. Biznesu atvērt nav nemaz tik grūti. Man menedžeris ir latvietis, kas manā vietā visu izdarīja. Viņš uz attiecīgām iestādēm pazemīgi piereģistrēja mani kā jaunā biznesa iesācēju. Un man īsti nekas nebija jādara, tikai, protams, attiecīga summa bija jāsamaksā, un viņš visu izdarīja manā vietā. Un tā mēs strādājām katra pati par sevi kā pašnodarbinātā. Iesākumam Anglijā tas ir pat labāk. Jūs ņēmāt kredītus? Jā, es pieteicos bankā, tā kā overdraftam, tāda veida kredītam. Viņiem dalās ir līdz 1000, kad ņēmi, un arī tādi, kas ir līdz 25,000. Un es, protams, paņēmu to mazāko, uz gadu viņi iedeva, un procenta likme ir gadā tikai, ka pārmaksāts 200 mārciņas. Kāpēc jūs neveidojāt biznesu Latvijā? Esmu dzirdējusi, kā kolēģis, kurām jau bija 20 gadu stāsts un lielāks, viņas attāruši savu salonu, stāstīja, kā tas ir. Ļoti daudzām instancēm cauri jāiziet, atļaujām jābūt ļoti daudzām, un ka tas ir, daudzi tā saka, ka lielākas problēmas ir Latvijā biznesu sevis paņemt nekā Anglijā. Ja Anglijā šeit ir viss vienkāršāk, ir mazāk nodarbē ar papīriem. Kad es biju Latvijā strādāju, bija tādi ieņēmumu izdevumi žurnāli, kur pieraksta katru čeku, taisa atskaiti reiz ceturksnī vai ne. Laiku tiek tā kā kontrolēts tas viss, bet šeit reizi gadā tikai ieņēmumu izdevumi tiek uzrādīti aizvesti menedžerim, un viņi tā kā visu sarēķina. Šeit man nav tik ļoti liela tā kontrole, kad man būtu kaut kādā žurnālā jāieraksta ieņēmumu izdevumi. Kas ir jūsu klienti? Lielākoties Briti vai cilvēki no Austrumeiropas? Mani klienti 60% ir tieši latvieši un lietuvieši, pārējie 40% varētu būt angļi.
un musulmaņu tautības. Lielākoties es šeit salonā runāju krievu valodā un latviešu valodā, un angļu valodu es ļoti maz izmantoju. Jūsu secinājumi, vai ir vieglāk vai ir grūtāk noturēties? Kādas ir tās nākamā gada cerības? Ļoti svarīgi ir biznesu atvērt ļoti labā vietā, ja zini, kāda ir cilvēku plūsma. Tad ir ļoti labi, ja esi ticis tādā vietā, bet es saprotu, ka šī vieta nav piemērota, ja viņa ir tālāk no centra un cilvēki nelabprāt dodās meklēt. Kaut arī reklāmas ir izvietotas. Secinājums tāds, ka vajadzētu vienkārši to biznesa vietu pamainīt. Nav tik labi, kā es domāju, ka būs, bet ir labi. Bankrots jums vēl nedraud? Nē, viss ir tā kā normālās sliedēs, jā. Un es ļoti esmu pateicīga tam, ka ar mani tagad tas noticis, jo es domāju, ka tikai pēc kādiem 5 gadiem uz kaut ko tādu būšu spējīga. Un man tas sanāca ļoti nejauši. Un es domāju, ja es arī atgrieztos Latvijā, tad man nebūtu bail to darīt. Jo Latvijā man bija kaut kā lielākas bailes to uzsākt, jo Latvijā tas viss ir stingrāk, kontrolētāk. Un šeit man visi teica, droši dari, nebaidies, te ir vienkāršāk, te nāk pretī valsts. Un tāpēc es arī nebaidījos un iesāku, un tas man tā kā tāds grūdienis uz priekšu. Ja man sanāks atvērt biznesu, tad es zināšu, ka es citu bez problēmām varēšu atkal to atsākt. Tālāk, Enziņkungs, jūs dzirdat vairākas bāžas cilvēkos, kuri tiesa gan bez pieredzes Latvijā ar biznesu, bet saka, ka tā runājot un šī mūžīgā mākoņu un mistērijas sajūta, ka lūk, Latvijā it kā esot grūtāk nekā rietumos. Vai jūs tam varat piekrist? Jūs esat pats personīgi daudz strādājis pēdējos gados, lai mazinātu to birokrātijas slogu un visas tās lietas. Tad ir viņš tikpat mazs kā Īrijā un Anglijā tagad. Kopumā ņemot, teiksim tā, pēc Pasaules bankas, kas ir objektīvs tāds pētījums Doing Business, tur parādās, ka Latvija šobrīd atrodas 25. vietā pasaulē pēc uzņēmē darbības viegluma vai sarežģītības. Pasaules griezumā 25. vieta ir tīri labi īstenībā, tādā kontekstā. Ja mēs salīdzinām ar Angliju, ar Īriju, ir jomas, kur patiešām tur vēl ir mazliet vienkāršāk, bet es teiktu, ka Latvijas gadījumā arī, jau īpaši, ja mēs runājam par tādu pavisam maziņu biznesu, tad uz šo brīdi daudzās vietās, es teiktu, mēs pat esam solīti kaut kur priekšā. Latvijā uzņēmumu SIA var nodibināt par 2000 latu, turpretim Vācijā tam ir nepieciešami 25,000 eiro. Krīzes ietekmē valdība savulaik realizēja un tādu, jāsaka, mūsu iniciētu programmu, kas saucās mikro uzņēmuma atbalsta programma, un kas faktiski lielā mērā tādu pavisam mazu tādu mikro līmeņu biznesiņu viņa padarīja daudz vienkāršāku. Un sanāk, ka par 30 cik tur tiem latiem sanāk faktiski, es varu nodibināt savu sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 30 lati tā nav milzīga nauda. Ja nav 30 lati kapitāla, tad nezinu, vai tas ir cerīgs biznesmenis nākotnē izdzīvot, bet šis fenomens, ko mēs dzirdējām elites piemērā, bija 1000 mārciņu viņai pietika. Viņa gan saņēma gada procentu tikai 2%, bija 200 mārciņas jāatmaksā par to 1000. Latvijā nav dažkārt tās ambīcijas vienkārši lielas, ka bizness ir jāsāk ļoti uzreiz ar 10 000. Protams, ir jāstāsta, par kādu biznesu mēs runājam. Ja tā ir pakalpojumu sniegšana, kur varbūt nav vajadzīgas sākumā lielas investīcijas, tad dažkārt varbūt pat pietiek tur ar pārsimts latiem. Ja tur ir, kaut kāda nopietnāka ražošana, tad, protams, ka tur vajag vairāk naudas, un ja mēs gribam rūpnīcu uzreiz, tad tur vēl vairāk. Ja tā padomā no tās praktiskās puses, ir taisnība tiem, kas saka, ka vienalga, kurā Anglijas ielā iet pa ielu vairāk cilvēku, jo valsts ir pārapdzīvotāka nekā Latvija, un tur tas biznes, mēs dzirdējām elites iepriekš izteikto domu, ka man nekad nenāca prātā taisīt savu frizieru biznesu Latvijā, jo tur ir maz klientu. Tad kā tas spēlē, vai tas varētu būt izskaidrojums un iemesls, kāpēc uzņēmējdarbības gars nekūsā Latvijā? Tur, tāds zināms aburtais loks sanāk, bet ja mēs pastamies uz visiem tiem faktoriem kopumā, kas nosaka, ir biznesa vai nav biznesa, pirmām kārtām ir jābūt motivācijai. Ir viena daļa cilvēkam ir tiešām tas uzņēmē darbības gēns, tā, ka gribās pašam kaut ko, gribās sev pierādīt un gribās, un es ceru, ka Latvijā ir pietiekami daudz, tādu cilvēku. Tad ir viena daļa, kas faktiski piespieda tādu uzņēmēju, kas to vajadzīgo grūdienu dabūja tajā brīdī, kad vienkārši dzīve piespieda. Ja? Un es zinu, ka viena daļa
taisni tādā veidā ir sākuši, ka krīze ir palīdzējusi iedot to motivāciju vispār kaut ko darīt. Un tagad jau atpakaļ vairs neskatās. Ja? Tad viena lieta ir motivācija. Otra lieta, kas ir vajadzīgs ar gribēšanu, vien ir par maz ir jāsaprot, ko tad darīt, kāda ir tā biznesa ideja, un te var noderēt gan tā iepriekšējā darba pieredze, kaut kādi paša hobiji, kaut kādas sanākas idejas, aizraušanās, un tas ir pašam jāizdomā. Ja? Un tā arī bieži ir, ka šeit iegūtās zināšanas ļoti bieži pārvēršās par biznesu kaut kur, kad cilvēks dodas uz citu valsti un ir varbūt, kā jūs sakat, motivētāks un spiestāks, tāpēc, ka ekonomiski vai citu iemeslu dēļ viņam ir jāsadarbojas. Es vēlos iesaistīt kādu citu aspektu savā sarunā Andri Eglāju, kuram esam piezvanījuši uz Berlīnu. Viņš jau vairākus gadus tur dzīvo un vada Latvijas reklāmas aģentūras Zoom pārstāvniecību Berlīnē Mūz. Un te ir jautājums par to, kas notiek, kad Latvijā populārs, Latvijā atzīts, Latvijā pat lielkapitāli, varētu teikt, uzņēmums reklāmas aģentūra dodas spēlēt lielajā Vācijas tirgū. Labdien, Andri! Vai jūs varat teikt, ka latvieši var būt arī labi un ar savām svaigajām, piemēram, reklāmas biznesa idejām un dempingot ar cenām lielos vāciešus un tādējādi kļūt par superīgiem biznesmeņiem rietumos? Es teiktu, ka cena noteikti nebūs primārais, kas interesēs vāciešus. Viņiem ir tāds labs vārds price vērts, kas nozīmē cenas vērts. Viņi vēlās cenas vērtu pakalpojumu pirkt, viņi nemeklē lētu. Protams, ja ir divi salīdzinoši vienādi produkti, viņi izvēlēsies lētāko, bet reklāmā tas viss ir tik subjektīvi, ka principā ar cenu konkurēt nav labais tonis. Tad jūsu svaigās austrumeiropiešu idejas, kuras, protams, ir jaunas priekš vācu, varbūt iesīkstējušās sabiedrības, vai ar tām? Jā, idejas principā ir tas, ko mēs arī tiešām pārdodam, bet es varbūt tās nedaudz mazināšu to eiforiju. Tās idejas viņiem patīk, bet ir tā, ka mēs savā visā biznesa uzstādījumā un kā mēs, teiksim, tai tirgū sevi pasniedzam, esam viņu izpratnē tā kā tāds, salīdzinu tomēr ar to Kontiki plostu. Mēs it kā tiekam arī tam okeānam pāri un viss it kā ir tāpat kā vācieši ir pieraduši, bet viņiem principā ir ar mums tāds eksperiments vienmēr. Bet tomēr viņi ar to kuģi grib braukt. Un lai to kuģi, teiksim, uzceltu, kā jau Venziņa kungs arī minēja, tur ir pamatīgas investīcijas vajadzīgas. Tāpēc, teiksim, ir jāsaprot, ar kādu ambīciju tad mēs tur nākam iekšā un ko mēs gribam sasniegt. Bet tā tad arī ar ļoti lielu naudu, ļoti lielā tirgu ir jānāk iekšā, lai uzsāktu. Tad sanāk, ka tas, kur jūs esat milzis, salīdzinoši mazā valstī Latvijā, jūs nebūtu vairs neesat pamanām mušiņa tajā lielajā Berlīnas zupā. Jā, un Berlīna pie tam ir, teiksim, tikai viens no mazajiem tirgiem Vācijā. Vācija ir 40 reizes lielāka pa Latviju iedzīvotāju skaita ziņā, un, ja, teiksim, Latvijā uztaisa 1, 2, 3 labas kampaņas, tad par tevi runā, tad Vācijā, principā, tas ir tā, piliens jūrā. Bet tad kā jūs vērtējat to savu pilienu jūrā kā lielisks panākums, vai nav ko mocīties, labāk būt pirmam čalim Latvijā nekā vienam no 100 čaļiem Berlīnē? Tas ir tiešām no katra paša ambīcijas. Mēs gājām tieši šo profesionālo izaicinājumu meklēt. Tas nebija tā, ka mēs tagad no tā savu eksistenci vēlējāmies tagad uzbūvēt no nulles. Tā bija investīcija no Latvijas, Vācijas virzienā, un tā pavisam noteikti sevi ir attaisnojusi. Ir panākumi, par ko mēs lepojamies, un noteikti darīt tā vēlreiz. Bet, protams, vienā brīdī ir jāsaprot, ja mēs vēlamies to, teiksim, līmeni sasniegt, kas mēs esam vietējā tirgu, tad ir jāmeklē, vai investori vai partneri uz vietas, vai arī vienkārši jāsaprot, ka gudrākais veids ir mēģināt, teiksim, individuāli sisties, kā to rāda, Latvijas vispār kopējā pieredze. Andri, bet, es negribu it kā latviešiem nav pierasts runāt par naudu, vai ne, bet vēl jau vairāk radio ēterā, bet no otras puses, tie 40 reizes vairāk iedzīvotāji nozīmē arī 40 reizes vairāk peļņu, vai ir vērts, saprotiet, no peļņas, no biznesa viedokļa, jo biznesa jau vienmēr izrēķina pirms sāk. Tas man vienmēr, teiksim, tā uzjautrina, ka tas ir tas, ko vienmēr cilvēki pamana. Parastais doma gājiens ir tā, 40 reizes lielāks tirgus, tad 40 reizes vairāk durvju, pie kurām klauvēt un piedāvāt savu pakalpojumu. Bet ir tā, ka ir vēl arī 40 vēl vairāk gribētāju. Patiesībā tas ir gandrīz tāds kā 1 pret 1. Pārnestums varētu pat teikt, kumos ir tik gards, ka ir vēl daudz vairāk gribētāju kā pie mums uz to vienu klientu.
tā konkurence ir vienkārši pamatīga. Jā, budžeti ir lielāki, bet arī izmaksas ir lielākas. Teiksim, labi, tur firmas dibināšana, principā tas ir sīkums. Nu, tur 25,000 eiro ir SIA ekvivalenti nodibināt. Bet, nu jā, ir jāslēdz, piemēram, īres līgums ar, par biroju telpām uzreiz kaut kādiem 3 vai 4 gadiem, vai, kā nu kurā gadījumā. Iesaldēta nauda. Jā, protams, tieši tā. Un līdz ar to vienkārši, lai sāktu tikai to vien, ka mēs esam, un tagad mēs, esam tur 4-5 cilvēki, lai mūs kaut cik nopietni ņemtu kā aģentūru vērā, var vienkārši saskaitīt kopā tā pamatīga nauda. Tas nav tajā Anglijas uzņēmējas pieredzē, mēs nerunājam par 1000 mārciņām. Andri, paldies! Tik tālu es vēlos, lai jūs paliekat mūsu sarunā vēl, bet vēlos iesaistīt jūs ar kādu citu vienkārši piemēru un parādīt, ka ir arī tādi Latvijas uzņēmēji, kuri Latviju uzskata par lielisku pamatvietu savam biznesam, taču visu saražoto te vai 100% pārdod tikai un vienīgi rietumos. Piemēram, mana kolēģi Paula Gulbīnska satika ekoloģisko žavēto augļu našķu ražotni Straumēni. Tās īpašnieks Raivis Kracovskis saka, ka viņam ir ļoti svarīgi saglabāt savu ražotni Latvijā, bet tirgus viņam vienmēr būs un paliks tikai Anglija. Īstenībā vairākus gadus atpakaļ mēs ideju līmenī pētījām iespēju uzsākt uzņēmēju darbību. Izvēle nonāca līdz sukādēm tikai tāpēc, ka man likās, ka tādī laikā Latvijā tāda piedāvājuma pirmkārt nebija, un otrkārt, eksperimentējot, sanāca ļoti labs rezultāts, bet tā pamatdoma un tie tālākie mērķi bija tā, ka mēs noteikti attīstot šo biznesu, orientēsimies uz eksportu un, respektīvi, šo produktu jau gatavot eksportam. Vēl līderu līmenī mēs zinājām, ka mēs eksportēsim, vēl nezinājām uz kurieni un kā mēs to darīsim, bet katrā ziņā tas bija pamatpostulāts. Tad jau no paša sākuma, principā, jūs bijāt nolēmuši, ka šī produkcija lielākoties būs veltīta cilvēkiem ārzemēs. Jā, tieši tā. Cik procentu šobrīd ir? No visa saražotā patiesībā absolūto vairākumu, vairāk kā 90% mēs eksportējam. Un tā valsts ir? Mūsu pamattirgus ir Lielbritānija. Bet, ja jūs eksportējat 90% uz Lielbritāniju, jūs neesat apsvēruši domu pārcelties uz turieni? Tas īsti nav iespējams, ņemot vērā to, ka, tās izēvielu pieejamība šeit ir ļoti, ļoti laba. Un tur vienkārši tādu izēvielu nav, jo mums, domāju, jāsaprot to, ka mēs dzīvojam ļoti unikālā zemē. Mēs nenovērtējam savas iespējas. Cik darbiniekus jūs algojat Latvijā un cik jums ir darbinieku Anglijā? Šobrīd Latvijā mums strādā 9 darbinieki. Anglijā mēs būtībā dodam kompānijām, kas tālāk mūsu produktu izplata. Mēs esam saskārušies ar latviešiem tur, bet šis ir nišas produkts. Un viņš ir ļoti specifisks tomēr. Man katrā ziņā nav nācies saskarties ar latviešiem, kas būtu ļoti kompetenti par šiem izplatīšanas kanāliem, par tirgus specifiku un tā tālāk. Vairāk uzticaties vietējiem britiem, viņu mākai to produktu izplatīt? Es negribētu teikt, ka mēs mētiecīgi meklējam tikai britus, kas var palīdzēt mums pārdot šo produktu, bet mums vienkārši mūsu pieredze ir tāda, ka mēs darbojamies tomēr vairāk ar britiem. Kas attiecās vēl uz latviešiem kā tādiem, tad mums ir bijuši sadarbības piedāvājumi tirgot Austrumēropas izcelsmes īpašnieku veikalos. Pagaidām mēs tādu varbūtību neizskatām. Jo zinām, ka pamatā tā pirktspēja ir salīdzinoši zema. Tās veikalu ķēdes, kur mēs izplatām, apmeklē ļoti, ļoti turīgi briti. Tās nav tās visizplatītākās veikalu ķēdes, kuras apmeklē latviešu auditoriju. Cik tas, jūsuprāt, uzņēmumu daudz nozīmējumu un iepazīstamību? Mēs piedalāmies vairākus gadus vienā no pasaulē tādām lielākajām bioloģisko produktu izstādēm. Mēs saņēmām uzaicinājumu piedalīties tādā ekskluzīvā pasākumā. Karaliskā ģimene rīkoja labdarības tirdziņu, kas notika šī gada maijā. Ietirgotā nauda tika ziedot labdarībai, bet katrā ziņā tas apliecina to, ka mūsu darbība sniedz mums šobrīd arī gandarījumu. Britiem garšo? Britiem ļoti garšo, jā. Viņiem noteikti nekā līdzīga nav nemaz? Jāsaka, jā. Nekā līdzīga nav. Un, tās iespējas šajā tirgu ir milzīgas. Programmā 21. gadsimta latvietis es turpinu sarunu ar Jānu Enziņu, Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kameras vadītāju, un Andru Eglāju, kurš mums pievienojas pa tālruni no Berlīnas, kur viņš vada reklāmas aģentūru Mūz. Sakiet, kungi, tas izslavētais latviešu darba tikums. Runājot ar daudziem uzņēmējiem, kas sākuši savu biznesu ārpus Latvijas, viņi atzīst, ka viņi labprātāk tomēr ņem ārzemniekus darbā pie sevis, nevis latviešus, kur arī tur it kā būtu pieejami un varbūt pat, par labākām cenām vai labāku izpratni kā darbinieks vai ko. Ka viņi
viņiem efektivitāte nesot tik ideāli, kā rietumu sabiedrībā ierasts. Vai jūs, Andrijs, savā Vācijas pieredzē varat to apliecināt? Es cenšos, kur vien iespējams, ņemt savējos, un ir nozares, kurās nemaz neskatos vāciešu virzienā, vai tas būtu dizains vai arī tās pašas idejas. Bet ir atkal, protams, piemēram, kontakts ar klientu, tas ir tā, ka tur tomēr spiežas cauri tas austrumu eiropiskais, lai cik mēs ilgi un kā, neesam mēs viņiem tik, kā lai pasaka, interesanti, kā varbūt, vai francūži, vai tur šveicis kaut kāds akcents vācu valodā, un tad, teiksim, tad kontakta ziņā labāk, protams, to ir vācieti, to, kas mēģina tur iepārdot viņiem tās kampaņas. Jā, bet lielākoties, es teiktu, 2/3 darbinieku, kas man ir bijuši, ir latvieši tikai vienīgi. Un to darba tikumu viss ir kārtībā, manuprāt. Labi, paldies, Andri, par novērtējumu. Ko jūs sakat, Jāni? Ir tā, ka efektivitāte ir tas jautājums, ko mēs bieži pamanām pie tiem, kas aizceļo ekonomiski iemeslu dēļ un ir spiesti gan kā darba devēji, gan ņēmēji strādāt, piemēram, Anglijā, bet efektivitāte mājās palicējiem vienmēr nav tikpat liela 8 darba stundās. Pirmkārt par to darba tikumu. Manuprāt, latviešiem kopumā nav problēma ar darba tikumu, un mēs esam ļoti strādīgi tauta, un es domāju, tā arī būs. Kas attiecās uz efektivitāti, tas ir īstenībā tāds zināšanu un prasmi kopums, kas katram, protams, ir individuāls, un viens ir efektīvāks, viens ir mazāk efektīvs, bet mēs varam Tirdzniecības rūpniecības kamerā rīkojam ļoti daudz dažādas apmācības saviem biedriem. To var iemācīties. Es atceros vienu stāstu iz savas dzīves, kur es biju tikko sācis pastāvīgu dzīvi. Es vienreiz konstatēju tādu situāciju. Es atbraucu mājās pie vecās mammas un skatos, viņa jau gados, viņa lēnā, garā taisa ēst. Un paiet mazs laiciņš, es redzu, viņa ir sataisījusi to, un viss tik garšīgi. Un tas tomēr kaut kā jocīgi sanāk. Viņa tāds vecs cilvēks, tādā lēniem soļiem, dabūju gatavu tur 3 ļoti garšīgas ēdienas, un es savukārt līdzīgi biju eksperimentējis, tur pats mājās un konstatējis, noskrējis pāris stundas un tur ņēmies, darījies, tur pieredzinājis, sanācis negaršīgi, nosvīdis slapšs, un nekas īsti nav sanācis. Kāpēc tā sanāk? Tur nav Omē neviena lieka soļa. Viņai katrs solis ir prātīgs, un tas ir tas, kas ir jāiemācās. Otra lieta, ko vajadzētu izmantot biznesā šķiet arvien vairāk, ir tas, ko Andris tikko minēja, un Andri, varbūt jūs varat izstāstīt kādu piemēru, kā šo mūsu, austrumeiropiešu šarmu vai to, ka mēs esam no Latvijas ar visu savu vēsturisko pieredzi, var pārvērst sev par labu. Jā, tas ir tāds aspekts, kuram es labprāt pieskartos, ir tā, ka mēs esam iemācījušies improvizēt. Tas, teiksim, ir tas, ko Rietuma Eiropa iespējams ir vai vairs nemāk, vai nekad īsti nav mācējusi. Viņiem patīk tāda absolūti pedantiska kārtība, tas laikam vairāk tagad uz Vāciju arī attiecās, bet es to esmu novērojis arī citās valstīs un iet to savu ceļu, viņā tajā savā virzienā ir ļoti augsts līmeņa speciālisti. Mēs savukārt mākam pārskatīt to lauku vairāk un esam vairāk stratēģi. Bet tā improvizācijas māksla mūs arī, citreiz, ir mūsu ēnas puse. Ja mēs iemācāmies improvizēt ar nodokļus optimizēt, jeb tur biznesa ētikā un tam līdzīgi. Vācijā nodokļu sloks ir viens no lielākajiem pasaulē, īpaši attiecībā uz tiem, kur ienākumi ir vidēji vai zemi. Tādā gadījumā nodokļu apmērs var sasniegt pat 47,3%. Tā ir tāda, ēnas puse šajai lietai, ko es principā uzskatu par mūsu plusu. Un ja mēs mākam no šīs improvizēšanas radīt kādu produktu, es teiktu, ka tas ir nišas produkts, un piedāvāt viņiem šeit īsākus ceļus un labākus risinājumus, tad, protams, mēs esam gaidīti. Ja mēs mēģinām sevi nopozicionēt tāpat kā viņi, tad es teiktu, ka vienmēr, iekšējā tirgus aizsardzība un visādi citādi apsvērumi, ka mums principā diži iespēja nav. Tāpēc man ļoti priecēja tas piemērs otrais, ka, viss no Latvijas un uz eksportu. Es domāju, ka tas ir absolūti tas ceļš, kas būtu arī jāiet arvien vairāk, ka mēs sadūšojamies un ejam tais eksporta tirgos, un ir uzņēmumi, kas pie mums aģentūras vēršās un saka palīdzēt mums Vācijas virzienā, un tad mēs vienmēr sākam pētīt tirgu. Parasti ir tā, ka tā sagatavošanās fāze ir gana nopietna, un tad tie bieži vien lēmumi ir
gluži savādāki kā no sākuma. Viņi varbūt bija tur eiforiski, ar tādām rozā brillēm uz to tirgu skatījušies, kas nenozīmē, ka mēs tos projektus norokam, bet patiesībā mēģinam atklāt jaunas nišas. Un es domāju, ka tur arī viss tā atslēga, mācēt pārskatīt to lauku ar tādu svaigu redzējumu. Kā to visu tagad ir pareizi pozicionēt no cenas viedokļa? Jāni, jums visdrīzāk ļoti bieži nāks domāt, kāpēc Made in Latvija ir jāpārdot bišķiņ lētāk nekā Made in Holland, piemēram. Made in Latvija var pārdot varbūt 2 reizes dārgāk, jo mēs esam tik īpaši, tik zaļa valsts un daudz citas tādas lietas, ko mēs paši atrodam par savām vērtībām. Kāpēc mēs viņus nemākam pārdot pa labu cenu pasaulē? Pirmkārt jau jāsaka, jautājums ir par mērķtiecību un proti, kāda vispār ir tas Made in Latvija, ko tas nozīmē. Un es teiktu, ka ļoti svarīgi būtu īstenībā valstī mērķtiecīgi strādāt pie sava brenda. Tie paši vācieši pateica saulēt, ka mūsu produkcija būs kvalitatīva. Un visi tagad zina, ka tā ir vācu kvalitāte. Tas ir ļoti nozīmīgi un saprotam. Ja? Tāpat kā visi zina, ko var rēķināties attiecībā, teiksim, uz Ķīnu. Pieņemsim, ka Ķīnā savukārt cena ļoti laba un tā, ja? Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme Latvijā ir 15%, savukārt Vācijā tā ir progresīvā likme 0 līdz 45% apmērā. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ neskaitām vācu uzņēmēji ir pārvietojuši savus ražošanas uzņēmumus uz Austrumeiropas valstīm, tajā skaitā arī uz Latviju. Jautājums ir, ko domā cilvēks par Latviju. Ja? Te ir tā, ka mūsu skatījumā ir Latvijai jāspēj izmantot tieši savas spēcīgās puses, kas ir jebkurā dzīves sfērā ļoti svarīgi. Jāizmanto tieši spēcīgās puses, nevis jāmēģina sacensties tur, kur mēs esam vājāki. Un mums ir savas spēcīgās puses, un te jau var izskanēt šajos sižetos īstenībā tas pats zaļums. Ja mēs pēc tur visiem daudziem dažādiem reitingiem dēļ arī diezgan mazās rūpniecības esam zaļa valsts, tad mēģinām to pārdot, piestrādājam mērķiecīgi pie tā, ka no Latvijas nāk, traki dārga varbūt produkcija, bet, teiksim, zaļa. Mums arī biedros, piemēram, iestājās kooperatīvā sabiedrība, kur apvieno zemniekus, kas visu gaļu faktiski eksportē projām uz Šveici un pat lielām naudām. Viena lieta, mums ir jāsaprot, ka ir ļoti svarīgi izmantot spēcīgās puses, tātad zaļums, viens otrs mūsu, šī te vēsturiskā pieredze, un mēs esam kaut kur tā kā pa vidu mazliet, teiksim tā, austrumu puse un rietumu puse, un tā ir milzīga priekšrocība. Vācijā, varbūt arī citvieta Eiropā uz mums skatās mazliet tā kā vairāk uz to austrumu pusi, tad savukārt, ja mēs kontaktējam ar austrumu puses, teiksim, cilvēkiem, ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, tam līdzīgi, tur mūs atkal uztver daudz labāk nekā, teiksim, tāda rietuma Eiropas cilvēks. Šī ģeogrāfija īstenībā nav līdz galam izmantota. Tā ir otra lieta, un trešā lieta, ko es gribētu teikt, ka, ja mēs runājam par pakalpojumu lietām un arī tirgošanu, Latvija nešaubīgi ir mazs tirgus, un tas tik īsā laikā, teiksim, būtiski nemainīsies, un tie iedzīvotāji ir tik, cik viņi ir. Bet te jau mēs nonākam pie tā, ka faktiski risinājums ir tajā, ka aiz Latvijas robežām vēl ir tā pasaule diezgan liela, un tie eksporta tirgi ir lieli, un mēs esam pārliecināti, varam būt konkurētspējīgi, un kā šie piemēri arī liecina, mēs varam ražot gan preci, gan pakalpojums pārdot ārpus Latvijas. Un, ja tas sekmīgi izdosies, ticiet man, arī šeit sāks labāk attīstīties, teiksim, pakalpojumu tirgus, jo tiem ražotājiem, kas šeit ražo, vajadzēs vairāk darbiniekus. Ja tā lieta ies, maksās labākas algas, vairāk vajadzēs darbiniekus, parādīsies cilvēki šeit vairāk, Es ceru arī nākotnē brauks atpakaļ šeit uz Latviju, nāks nākošais vilnis, tad parādīsies lielāka vajadzība pēc dažādiem pakalpojumiem, tepat uz vietas, un tāpat, teiksim, frizieri, arī viņai būs lielāks iespējas jau tajā brīdī. Tā kā atslēga, es domāju, ir tādā nišas produktu eksportā un stipro pušu izmantošanā. Un vēl pēdējā ļoti svarīgā lieta ir, kā jūs, Andri, savu pieredzi kādreiz atvedīsiet no Berlīnas atpakaļ mājās un uztaisīsiet sevi par visbagātāko cilvēku, piemēram, Latvijā. Jo tas, ko jūs iemācaties pasaulē, visdrīzāk ir ļoti liels kapitāls, varbūt pat vairāk nekā naudas koferis, kur jūs varētu arī atvest atpakaļ. Es teiktu tā, pirmkārt, es jau to cenšos darīt, pie mums brauc regulāri praktikanti no Latvijas, jo tā ir tāda interesanta situācija. Mēs esam vācu firma, ar Latvijas kapitālu, bet līdz ar to mēs esam interesanti dažādām apmaiņas programmām no Latvijas puses. Tā pieredzes apmaiņa jau notiek šobrīd. Kā es to varētu vēl atgriezt? Principā tas nozīmē vienā brīdī vienkārši pārcelt to biznesu atpakaļ uz Latviju un tiešām iet to eksporta ceļu, kas ir pēc zinām laika arī iespējams, kad visi kontakti un iestrādnes jau ir.
Un atgādinot sev visu to, ko jūs teicāt mums pirms tam, kad varbūt ir lielāks tirgus, bet nebūtu proporcionāli rēķinot 100 reizes labāk visi apstākļi un peļņi un tā tālāk, tad cik jums vajag elpas vilciens, lai pieņemtu šo lēmumu, var teikt, braukt mājās un darīt to kā ārpakalpojumu no Latvijas uz varbūt Vāciju? Reklāmas biznesā tas nedaudz grūtāk. Tur, teiksim, tiešām laikam tā klātbūtne lielu lomu spēlē, bet ja skatās uz citiem biznesiem un ja es, teiksim, sev varētu iedomāties citās lietās, tad tas galīgi nav daudz elpas attālināts lēmums, jo vai tā būtu akadēmiskā puse, kur mums šobrīd tā interesanti pavērusies, vai cita, tas ir, 1-1 pārnesams uz Latviju, vai es nezinu, priecājos par piemēriem kā Film Angel Studio, kas, teiksim, mūsu bizness ir, kur viņi arī dabū uz Latviju dažādas interesantas filmu un reklāmu projektus, un tieši tā arī mums būtu jādara, tā kā tas ir tuvāk, kā mums liekas. Paldies, un Jāni, vai jūs uzskatāt, ka Latvijas valstī kaut kas speciāli būtu jādara, lai pārvilinātu tos, kas veiksmīgi sākuši un rāda savus biznesa spējas rietumos, bet ir faktiski latviešu uzņēmumi, lai ceļ Latvijas iekšzemes koproduktu, nevis svešas valsts? Cilvēki jau meklē, kur vieglāk, kur labāk, un ja mēs skatāmies uz augsni, tas ir tagad tuksnesī, ja tā augsne ir švaka, tur maz tur kaut kas aug, ja tā augsne savukārt ir ļoti laba, tad mēs redzam, ka tur zied viss kaut kas un viss kaut kas notiek, šeit ir līdzīgi. Tas, ko valsts var darīt un ko viņai vajag darīt, vajag rūpēties par uzņēmējdarbības vides noteikumiem. Paldies Dievam, viņi kopumā ņemot paliek labāki. Liels paldies jums abiem, Andrim Meglājam no Berlīnas, no reklāmistu aprindām, ja tā drīkst teikt, un Jānim Menziņam no Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras. Nākamajā svētdienā pēc ziņām vienos mēs šai pašā raidījumā 21. gadsimta latvieši šai pašā vietā ēterā īsi pirms Ziemassvētkiem kopīgi noskaidrosim, kā latviešu svešumā rada sev māju sajūtu, kā izskatās tipisks dzīvokļu iekārtojums svešumā un kas tikmēr notiek ar tukšajām mājām un dzīvokļiem Latvijā. Uz sadzirdēšanos Latvijas radio ēterā, bet meklējiet, protams, mūsu ierakstus arī visās populārākajās pasaules latviešu kopienu mājaslapās. Uz redzēšanos! Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīts. Visu labu!